весь святый священномучениче, моли Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Сына Божия, избавитесь нам от всякого зла и сохраните обитель нашу, и грады в страну нашу, и люди благочестно ждущие Тебя, от всякие напасти, от болезней, глада, потопа, огня, меча, нашествий на племенников и междоусобная брань, от клеветы и всякого злага обстояния, молитвами Твоими святыми рассеянные собери, заблудшие нам будь правой настави, старость поддержи, юное образуми младенца воспитай, всех нас любовью единомысленно исповедуя, Отца и Сына и Святого Духа, Троицы единосущную нераздельную, и так сподобимся небесного Царствия. Вот интересная история монашества. Монахи кто такие? Монах от слова «монос» Ir interesants klosteru stāsts. Mūki, tas ir no grieķu vārda monos, tātad vientuļnieks. Viens. Viņi aizgāja no pasaules, un šķiet, ka cilvēki aiziet no pasaules, bet pasaule vienalga tiecas pie klosteriem. Pasaule gāja pie mūkiem. Kāpēc? Tāpēc, ka tie ir cilvēki, kas atraduši citu, dziļāku dzīves jēgu. Tāpēc nāc pie viņiem lūgt padomu, kā mums dzīvot šajā pasaulē, lai savā sirdī saglabātu mieru. Нам жить на земле, чтобы действительно вот этот мир сохранять в своем сердце. Знаете, советское время, оно не только храмы поразрушило. Ziniet, padomju laiks sagrāva ne tikai dievnamus, bet ļoti daudz sagrāva cilvēku domāšanā. Un, protams, tā ir vesela paudze, kas ir izaugusi bez baznīcas, bez evaņģēlija, bez dieva. Šie cilvēki tagad nelieliem soļiem mēģina tuvoties savu tēvu ticībai, mēģina sev atklāt baznīcu. Šiem cilvēkiem tas ir liels darbs. Предков, найти для себя церковь, открыть. Это большой труд страны людей. Но слава Богу, что мы сейчас имеем возможность. Монастырь. Paldies Dievam, ka tagad dzīvojam laikā, kad ir atļauti klosteri. Daļa no šī klostera mums nepiederēja. Tur bija skola, dzimtsarakstu nodaļa, darbmācības kabinets, tur mācīja autovadīšanu. Bet dievnams bija saglabājies, un Nikolai baznīca nebija sagrauta. Tagad klosters atdzimst, un tas ir brīnums, pats īstākais brīnums. И храм Никольский сохранился, не был разрушен. И сейчас возрождается монастырь. Это же чудо, это самое настоящее чудо. Возлюбив, яко услышит Господь глас моления моего, спаси ты, Сыне Божий, во Иордане крестивайся, поющие Тебе, Аллилуйя. В каждом монастыре, в каждом храме есть своя какая-то реликвия, святыня. Katrā klosterī, katrā dievnamā ir sava relikvija. Piemēram, tā ir visvairāk pielūgtā svētbilde, pie kuras lūgties ticīgie brauc pat no tālienes. Mūsu klosterī tā ir Jakobštatas svētās dievmātes ikona. Ikonas nosaukumā ir ietverts mūsu pilsētas senais nosaukums – Jakobštata. Закрепилось древнее название нашего города, город Jakobštad. По традиции нашего монастыря каждый день. Pēc mūsu klostera tradīcijām katrs rīts sākas ar lūgšanu pie dievmātes attēla. Un tāpat arī katra diena beidzas ar lūgšanu pie svētās dievmātes ikonas. Mēs lūdzam svētību nākamajai dienai un pateicamies par pagājušo dienu. Tātad šī lūgšana skan ikdienas. С образом Jakobštadskим связано еще несколько чудес. Ar Jakobštatas dievmātes ikonu arī mūsdienās ir saistīti vairāk brīnumu. Kāda sieviete kopā ar vīru atceļoja no Vācijas. Viņa bija ļoti ticīga. Šī sieviete bija pārcieta uz insultu. Viņai bija paralizēta roka. Mūsu klosterī viņa ieradās brīdī, kad apkārt svētbildei tika veidots ziedu vainags. Svētbilde sievieti tik ļoti aizkustināja, ka viņa sāka lūgties pat īsti neatceroties, ko tajā brīdī teica. Sieviete lūdz dievmāti svētīt viņas ģimeni, palīdzēt dzīvē. Tad pēkšņi no rotājiem nokrita viens zieds. Viņa noliecās un ar roku pacēla dažas ziedlapiņas un nolēma tās saglabāt par piemiņu. Цветочек один падает, и лепестки посыпались и упали. И она наклоняется и рукой и поднимает. Подняла и значит, положила, и думаю, сохраню на память. И они поехали уже, они долго не были в монастыре, и только на Viņa ar vīru devās projām un tikai atpakaļ ceļā sieviete saprata, ka roka atkal kustas. Tas ir īsts brīnums. Что такое чудо? По всем
Kas ir brīnums? Pēc visiem pasaules un fizikas likumiem jābūt tā vai jābūt savādāk. Un piepēc šī mūsu izpratnē normālā notikuma plūsma pārtrūkst. Ir noticis pavērsiens. To mēs saucam par brīnumu. Tā ir vienkārši lūkšana. Tas, kas mums šķiet nepārāk grūti. Brīdī, kad mēs lūdzamies, mēs pat nepamanām, kas notiek. Brīdī, kad lūdzamies, mūsu domas kaut kur pastaigājas. Mums vajag kaut ko izdarīt, kāds ir zvanījis, kaut kas ir jāpieraksta, kaut kas ir jāizlasa. Saprotiet? Tā nav laba lūkšana. Dieva varenība, tā ir lūkšana. Bet tas taču ir cilvēcīgi. Ikdienā cilvēks domā par darbu, un viņam ir kādas problēmas. Protams, kā tad nedomāt par darbu? Gan darbā, gan dzīvē nākas domāt. Bet, ja tas traucē lūkšanai, kāpēc tas traucē lūgties? Ja es palūkšu kungu, lai viņš svētī visu šo dienu, ja kaut ko darīšu, lūkšu, Dievs svētī šo darbu. Ja šis darbs nav svētīts, tad kā lai to saka? Tas nenovedīs mūs līdz pestīšanai. Sakiet, cik jums ir gadu? 87. Bet drīz būs vairāk. Un cik gadus jūs dzīvojat mūka dzīvi? Pat īsti nemaz nezinu. Ziniet, es piedzimu ticīgā ģimenē. Pēc tam bija grūti gadi. Ateisms, ja tā var teikt. Biju gan armijā, gan mācījos tehnikumā un institūtā. Tajā laikā ticība bija nedaudz svārstīga, vai vienkārši, kad palūdzies, kad nepalūdzies. Конечно, немножко, сказать, вера пошатнулась, или просто, знаете, как, когда помолиться, когда не помолиться. А потом, когда я вспомнил и почувствовал, Господа... Bet tad, kad es atcerējos un sajūtu savā sirdī kungu, es sapratu, ka atradu to, ko meklēju. Man vajag mieru, vajag mīlēt katru cilvēku, katru radību. Kad to sajūtu, es nolēmu pilnībā nodoties kungam. Saprotiet? Тогда решил перейти вообще полностью к Господу. Понимаете? А в то время я был на высокой должности. Bet toreiz es ieņēmu augstu amatu, padomju laikos. Jā, padomju laikos. Es biju galvenais inženieris lielā koncernā, kas apvienojas 16 uzņēmumus. Tātad jūs nekad nesat nožēlējis par izdarīto izvēli? Nē, nožēloju tikai, ka pārāk vēl tas notika. Es netiecos pēc kaut kā augsta, gribēju tikai būt pats vienkāršākais mūks. Pēc tam sākās garīgā izaugsme. Savulaik patriarhs piedāvāja doties uz Valām par klosteru ekonomu. Piedāvāja doties uz Kijevu par igumenu. Pēdējais piedāvājums nāca no Poltavas bīskapa. Vienkārši es no tā visa atteicos. Tāpēc, ka domāju, tas viss jau ir labi, taču sanāk, ka godkāri ņems virsroku pār lūkšanu. Tas atdala no Dieva. Я просто от всего этого отказывался. Потому что просто думал, это хорошо. Но будет развивать больше тщеславия и уделять от молитвы. Уделять от Господа. Dod mieru savai pasaulē, savam draudzēm, priesteriem, Latvijas valstī, valdībai, armijai un visiem saviem ļaudīm, jo visa laba dāvana ir katrs pilnīgs dāvinājums, ir no augšamies, kas nāk no tevis gaismas tēva, un mēs tevi godājām, tev pateicām un klānamies tēvam, dēlam un svētam garam, tagad vienmēr un mūžīgi mūžam. Es ļoti stipri ticu. Bet arī esmu grēko, bet tā kā mani mamma no bērnība pieredzīja
šeit nestaigāt, es saprotu, ka tas ir otrā māja mana. Kad man būtu slikti vai labi, es vienmēr varu atnākt šeit un parunāt ar Dievu, ar brāliem, kā var teikt arī. Viņi vienmēr vai priesteri mums, viņi var noklausīties, iedot kādu labu domu. Vai jūs šodien iesiet arī peldēties? Jā, es katru gadu eju peldēties. Jau, laikam, 5. gadu, laikam tikai. Kaut kā no 12 gadiem eju peldēties. Bet vai jums nešķiet, ka jauniešiem mūsdienās viņiem ir daudzreiz citas prioritātes? Bieži var redzēt, ka atnāk tikai uz baznīcu, tur svecīti nolikt naudiņu un viss, diemžēl. Bet gribas arī, lai vairāk jauniešu būtu baznīca, to arī dziedātu vai kalpotu. Diemžēl ļoti maz. Jūsuprāt, sanāk, ka tomēr ģimenei ir liela nozīme tam, vai cilvēki? Jā, arī kā vecāki. Ja vecāki tic un viņi mēģina bērnus pie tā pierādīt, tad jā, var kaut kas notikt. Bet dažreiz ir tā, ka bērni iet baznīcā, bet vecāki netic. Dažreiz tā arī ir. Bet galvenais ticēt. Не скромно говорить о себе, да, но я родился в верующей семье. Protams, nav pienācīgi runāt par sevi, bet es nāku no ticīgas ģimenes. Mana māmiņa ir ļoti dievbijīga, kura, jāatzīst, ar mums nekad nav uzsākusi reliģiozas sarunas. Mūsu mājā vienmēr bija Bībele. Tāpat arī svēto dzīves apraksts, kuru mamma mēdz lasīt. Un mēs kā bērni, redzot mammas ticību un lūkšanas, redzot vecmāmu un vectēvu, dabīgi to pārņēmām. Мы, видя веру мамы, видя ее молитву, видя свою бабушку, дедушку, мы как-то... Kopš bērnības lūdzāmies, zinājām šīs elementārās lūkšanas, Tēvs mūsu. Jau agrā jaunībā sākām ievērot gavēni, gavēņu dienās. Mamma gavēja, taču mums gatavoja ierastu ēdienu. Mēs gājām skolā, toreiz padomju skolā. Для всех. Мы в школу ходили, советская школа была. У вас очень хорошее образование. Jums ir laba izglītība, jūs esat mākslas vēsturnieks. Jā, mākslas vēsturnieks, pabeidz Daugavpils universitāti, tiesa gan tiku tikai līdz bakalauram. Tālāk neturpināju. Laikā, kad aizstāvēju bakalaura darbu, kļuvu par mūku. Pabeidz universitāti un mācības vairs neturpināju, par ko tagad nožēloju. Dažreiz ir jūtams zināšanu trūkums, tādas slāpes pēc pasaules izzināšanas. Starp citu, to cilvēkā ir ielicis Dievs izzināt pasauli. Самуба человеколюбче царю приди ныне, наитием святаго Твоего Духа и освети воду сию. Мир, он очень много соблазнов предлагает человеку. Мир. Pasaule cilvēkam piedāvā ļoti daudz kārdinājumu, un ir daudz ceļu, kādus varētu iet cilvēks. Ir pat tāda sena literatūra no 2. gadsimta vai 3. gadsimta sākuma, kas saucas divu ceļu literatūra. Un tajā ar sarkanu diegu cauri vijas doma. Tavā priekšā ir divi ceļi – dzīvības ceļš un nāves ceļš. Izvēlies dzīvību. Lūk, un dod Dievs, lai cilvēki izvēlētos dzīvību. Cilvēka laime ir, kad es mīlu un kad es esmu mīlēts. Kad saviem tuvākajiem es varu dāvāt savu mīlestību un savu labestību. Tieši tad cilvēks var būt laimīgs. Tad по-настоящему человек может быть счастлив. Пожалуйста. Сергей, там еще, Отче наш, иже еси на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим.
Principā par mūkiem nekļūst pēc savas gribas. Tā tomēr ir Dieva griba. Atceros savu dzīvi. Man sanāca tā, ka visi jau bija izauguši. Mazmeitiņa izaugusi liela. Tad es sapratu, ka visi jau ir nodrošināti, normāli dzīvo, un pašam vecums jau ir pienācis. Es paklanījos un teicu, došos, ka es draugi uz turieni, un es devos uz klosteri. Šeit ir, kur gulēt, var paēst, apmeklēt dievkalpojumu. Normāla dzīve, kāpēc ne? Tomēr tas tā izskatās tikai pirmajā brīdī. Šeit vajag strādāt. Ir nedaudz savādāk. Ja mēģinātu izvairīties no kādiem uzdevumiem, ja kā mēs sakam, no kalpošanas, tad dzīvot ir sarežģīti. Melot kā parasti ir grūti. Jo vajag taču atcerēties, ko tu esi tur samelojis. Ja negribās strādāt, vajag izdomāt, kāpēc. Bet es, piemēram, nestrādāju un saku, ka esmu klips. Un pēc tam aizmirstu, ka staigājot vajag pieklidot. Pareizi. Būs tikai viens problēmas. Tomēr vajag klausīt, pakļauties un viss. Tas, ko mēs redzējām šodien, ūdens iesvētīšana, kur tajā ir brīnums? Jo pat zinātnieki apgalvo, ka ūdens tieši šajā datumā maina savu struktūru. Вода – это то вещество, которое было изначально. Jā, ūdens ir viela, kas bija pasaules radīšanas sākumā. Ja mēs lasām Bībeles pirmās rindas, tad redzam, ka sākumā Dievs radīja debesis un zemi. Zeme nebija redzama, un Dieva gars lidoja pār ūdens virsmu. Ūdens ir sākotnējā viela, no kuras Kungs rada pasauli. Baznīcā nu jau 2000 gadus mēs svinām evaņģēlisku notikumu, kad Kungs kristējās Jordānas upē. Mūsu klosterī ir tradīcija, kad dodamies uz pilsētas karjeru. Krusta formā tiek izcirsts āliņģis, un mēs aizvedām to ūdens svētīšanas rituālu, kur pirms tam aizvedījām šeit baznīcā. Cilvēki pilnīgi bezbailīgi iegremdējas šajā ūdenī, šajā Jordānas peldētavā. Ziniet, Dievs cilvēkam dod iespēju ticēt, un ja cilvēks tic un ar ticību pieņem šo svēto ūdeni, tad tiešām Kungs viņu svētī un palīdz dzīvē. Принимает эту святую воду, то, конечно, Господь его благословляет и помогает его жизни. Я же тоже человек, как и все люди, и много у меня было в жизни. Es esmu tāds pats cilvēks kā visi citi, un dzīvē ir bijis daudz grūtību. Kā Zalamans ir teicis, iedomība ir iedomības pamatā. Kā man, piemēram, kad tu vērsies pie Dieva, Kungs, tagad ir visu pametu un atdod sevi tev. Dari ar man, ko gribi, un es viņam pilnībā uzticos. Cik nu tas ir iespējams? Varbūt ne 100%, bet cenšamies uz visiem 100. Un viņš jau tevi ved. Viss. Tu it kā nolaid rokas un nerausties pa labi vai pa kreisi. Tu pakļaujies. Kā lai to labāk pasaka? Tu skaidrāk saskati viņa ceļu. To, ka viņš tevi ved. Burtiski paņem tavu dvēseli pie rokas un ved. Tikai nepratojies viņam. Viņš ir ļoti korekts. Nevajag raustīties. Uzticies viņam kā mazs bērns savam tēvam. Viņš visu izdarīs pareizi. Kas mums šodien ir svarīgi? Datoru vide, varbūt ātrums, nauda? Tas patiešām šodien aptver cilvēku apziņu. Masu informācijas līdzekļi dara visu, lai cilvēks būtu norūpējies tieši par to. Tas ir tā kā vairāk prestiži dzīvot tādā veidā un justies ērti un skaisti savā zemes dzīvē, laicīgajā pasaulē. Un nedomāt par to, ka dvēsele ir mūžīga. Не думать о том, что душа вечная. Молю я. Корень всех грехов. Pašmīli ir visu grēku sakne. No turienes nāk arī godkāra un godkārība. Bez svēto tēvu pieredzi garīgajā dzīvē ar to ir grūti tikt skaidrībā. Man ir garīgais skolotājs, viņa godbijība, igumens Makarīs. Es pie viņa mācos. Mācos pie garīdzniekiem, kas pasniedz seminārā. Lasu svētos tēvus, cenšos mācīties no viņiem. Священников, которые преподавали в семинаре. Читаю святых отцов, стараюсь у них учиться. Да и приходится учиться. Nākas mācīties.
Un atrodoties ar tuviniekiem, draugiem, arī nākas mācīties. Piedot, mīlēt, paciest un tam līdzīgi. Tas noteikti nav viegli. Nav viegli. Nav viegli. Pirmo reizi šogad, jā, bet tā vispār esmu rūdījies iepriekš vienkārši tāda fiziskā sagatavotība, bet, tā kā ticīgiem cilvēkiem nāk līdzi, tad, tāda papildus svētība. Kā jūs jūtaties pēc šādas peldes? Zinu, es pirmo reizi dzīvē vispār. Nekad, lai gan es pareizcīgs, jo esmu pēc 25 gadus. Pirmais bija tāds, es domāju, otrais neielīdīt. Tā neiegramdēšos, bet sanāca viss 3 reizes. Galvenais nesteigties. Es esmu pieredzi dzīvoju ļoti steigties. Augstais ūdens māca nesteigties. Paldies Dievam, labi. Nav viegli cilvēkam, kas ir pusdzīvē, tikai baznīcā ienācis to visu tā līdz galām varbūt aptvert. Jācer, ka līdz savam brīdim, kad došos mūžībā, kaut ko jau būšu tev dziļāk saprast. Tā kā vēl jau tikai mācos, skolnieks. Сейчас в современном мире очень много проблем, которые, можно сказать... Ziniet, mūsdienu pasaulē ir daudz tādu problēmu, kuras, ja tā var izteikties, mūsu cilvēks ir pārklājušas kā vilnis. Dzīvojot šeit, klosterī, es redzu mūsdienu cilvēku problēmas. Kad cilvēki dodas uz baznīcu? Tad, kad kaut kas notiek. Kāda dzīves apstākļa, notikumi, ar veselību vai ģimenē, ar bērniem, kaut kas tāds sarežģīts, no kā cilvēks nevar atrast izēju. Un viņš meklē Dieva palīdzību. Tāpēc tādas lielākās problēmas, ar kurām cilvēki apmeklē arī mūsu klosteri, ir narkomānija, alkoholisms, un šobrīd tam pievienojusies ir arī spēļu atkarība. Алкоголизм, эти проблемы, и игромания сейчас добавилась. А есть духовные законы. И вот духовные законы современный человек, он часто игнорирует. Mūsdienu cilvēks bieži vien tos ignorē. Man ļoti patīk līdzība, kur stāstīja svētais Svētkalns Paisijs. Viņš saka, ka ir 2 veidu cilvēki. Ir cilvēka bites un ir cilvēka mušas. Un tad bitei prasa, saki lūdzu, lūk, te muša teica, ka te kaut kur ir notagrāvis ar atkritumiem mēslu kaudze. Bite saka, es nezinu, kur ir tāda mēslu kaudze, jo zinu tikai to, ka mūsu pļavā aug daudz, jo daudz skaistu ziedu, kas neparasti smaržo. Tur ir rozes, hiecintes, tur vēl ir citas medus pilnas puķis, bet par kaudzi neko pateikt nevar. Там розы, там гиацинты, там еще цветы, медоносы. Да? И вот про кучу ничего сказать не могу. Спрашивают муху. Муха. Tad prasa mušai. Muša. Bet kur šeit ir ziedi? Muša saka, ziedi. Ziniet, ko labāk ejam? Es jums parādīšu brīnišķīgu notagrāvi. To gan es zinu. Un lūk, katrs cilvēks dzīvē meklē kaut ko citu. Kāda ir cilvēka iekšējā uzbūve? Vai nu viņš meklē Dievu un domā par savu dvēseli, domā par to, kā es dzīvoju, ar ko piepildīt man sirds, ar kādām domām piepildīt man galva? Lūk, ir cilvēki, kas par to nemaz neaizdomājas. Ziniet, ticība tā ir Dieva dāvana, un Dievs kādam dod šo ticību, kādam cilvēkam, kas spēj sevī to iemājot un var ticēt, bet kāds cits cilvēks ir noslēgts no ticības. Daudz kas ir atkarīgs no ģimenes. Kad mēs lasām svēto dzīves aprakstus, sastopam tur tādu teicienu: iemīlēja Dievu no jauniem nagiem. Tas ir tāds senatnīgs izteiciens. Tātad iemīlēja Dievu jau jaunībā un bērnībā. Vecāki viņam iedeva šo Dieva pazīšanu, ka pasaule nav tikai tas, ko tu vari pataustīt, bet arī tas, ko tu vari redzēt un izpētīt. А что есть еще другой мир, мир, в котором я... Bet ir arī cita pasaule, kurai tāpat es piedaru. Tā ir garīgā pasaule. Un, protams, tā sākums meklējams ģimenē. Kāds atnāk dzīves apstākļu vadīts, cits ciešanu mākts, vēl kāds slimības mocīts, bet citam vienkārši Dievs ir pieskāries. Ziniet, pat bērni no pašas nelabvēlīgākās ģimenes ir Dieva bērni. Un tāpēc ceļš pie Dieva uz baznīcu ir atvērts katram cilvēkam. Baznīcas durvis ir atvērtas. Lūdzu, spēr tikai soli. Un tas ir atkarīgs no manis, vai es to spēršu,
vai to neizdarīšu. Iedomāsimies kādu situāciju. To es bieži pieminu savos sprediķos. Iztēlosimies, ka atrodamies istabā. Ir saulaina diena. Esmu šajā istabā un aiztaisu visus aizkarus, logus un durvis. Es atrodos pustumsā, puskrēslā. Es varu sēdēt un gausties, cik maz manā istabā ir gaismas. Bet vai tad pie tā ir vainīga saule, ka maz ir gaismas? Vainīgs esi tu? Tikai no tevis ir atkarīgs. Ej, atver logu, un tavā istabā būs gaisma. И у тебя будет свет в твоей комнате.